Labs vakars visiem. Mūsu pasta kastītēs droši vien jau ir nonācis šāds te skaists Zvaigžņās debesu pavasara numurs, 2026. gada pavasaris. Kā ierasts, mēs rīkojam šo numura atvēršanas zvanu, iziesim cauri galvenajiem materiāliem, un mums būs arī viesis, bet tagad pāri visu pēc kārtas. Sākumā dodu vārdu žurnāla galvenajam redaktoram, Ilgonim Vilkam, sniegt tādu pamata pārskatu, kam veltīt šis numurs. Jā, es mazliet ko citu gribu pievērst jūsu uzmanību. Reizēm ir izskanējis, ka žurnāls Zvaigžņotā debesis ir vecākais žurnāls Latvijā, kas turpina iznākt. Bet tas nav tiesa. Izrādās, ka žurnāls Rīgas Viļņa nākamgad svinēs 100 gadu jubileju. Sākumā tur bija tikai radioprogramma. Un arī neredzīgo biedrības žurnāls Rosme ir 4 gadus par mums vecāks. Un vēl arī turpina iznākt, ko tur ir ļoti nelielā tirāžā, bet arī Brāļa rakstā, piemēram. Bet, mēs esam savas jomas līderi neapšaubāmi, tāda populārzinātnisko žurnāla jomā. Zvaigžņotā debesis ir neapšaubāmi vecākais. Un es domāju, ka tas nav slikti. Tas nozīmē, ka ir pamatīgas tradīcijas, uz kurām balstīties, kā tur savulaik, kurš teica Ņūtons, ka viņš ir stāvējis uz milžu pleciem, varēs skatīties tālāk. Es ceru, ka tas arī mums palīdz, šī apziņa. Tad ar šo te apziņu arī iesim cauri jaunā numura saturam. Jā. Jebkurā gadījumā pats starp visiem žurnāliem pēc senuma būt top 3 arī ir liels gods, es domāju. Tas ir ļoti vērā ņemams fakts. Labi, tad saturu iepazīsim ejot soli pa solim, bet iepazīstināšu jūs ar mūsu atvēršanas pasākuma viesi. Raitis Freimanis, kurš ir pieteikts kā mūziķis, fotogrāfs un astronomijas interesants. Lūdzu, Raiti, īsumā pastāst, kāda ir tava nodarbošanās un saistība ar astronomiju? Labdien! Sveiciens no Amsterdams lidostas, gaidu lidmašīnu uz Rīgu. Un es teiktu, ka astronomija man ir vienmēr interesējusi, skatoties debesīs, zvaigznes, un es sāku fotografēt ziemeļblāzmus aptuveni, man liekas, 20 gadu atpakaļ. Un publicēju savus bildes spaceweather.com, kur es redzēju, ka vēl viens latvietis bija publicējis savus bildes, un viņam vārds bija Mārtiņš Gils. Un tā sākās man kontakts ar Latvijas astronomiju biedrību. Un mūzikas žanrā es esmu spēlējis ar grupu Skandāls jau kādus 40 gadus. Un mēģinu sakombinēt mūziku ar fotogrāfiju un video. Tā. Jā, paldies, Raiti. Un es ceru, ka tev ir arī izdevies caurskatīt šo jauno Zvaigžņās debesu numuru. Jā, es tikai, es to krustvārdu mīklu neizdarīju, un tur arī bija kaut kāda matemātiski kaut kāda uzdevuma skolēniem. To es neizdarīju, bet vispār esam apskatījis, jā. Kopumā ļoti priekšzīmīgi, jā, ka tāds darbs ir ieguldīts. Labi, tad skatāmies cauri, kāds mums ir saturs. Tad mums tradicionāli ir virkni dažādi jaunumu, un tos mēs parasti pie atvēršanas neatstāstam. Aiziesim līdz kādiem pirmajiem rakstiem, un viens no tiem ēnkuru rakstiem mums ir par Vēras Rubinas observatoriju. Un, lūk, Ilgons varētu īsumā iepazīstināt ar šo rakstu. Jā, 2 lietas. Tad, kad es rakstīju, es tā nākotnes izteiksmē uzrakstīju, ka februārī jau teleskops sāks dot apmēram 1 miljonu paziņojumu katru nakti
par dažādiem mainīgu spožumu vai kustīgiem objektiem. Un es vēl nebiju pārliecināts, ka šis grafiks īstenosies. Viss notiek. Jā, un turpmāk šo miljonus pārvērtīsies par 10 miljoniem. Protams, kā neviens astronoms neuzturas 10 miljonus ziņojumu, bet viņi tiek filtrēti un sadalīti pēc interešu loka. Tas ir viens moments, ar ko šīs teleskops fantastiski atšķirās no iepriekšējiem. Un otrs, es lasīju apgalvojums, ka šis teleskops mainīs astronomu, kā notiek astronomiskie pētījumi 21. gadsimtā. Man pašam šis apgalvojums šķita tāds pārspīlēts, bet man ir sajūta, ka tiešām tā arī būs. Te būs milzīgie lielie dati astronomijā, kas būs pieejami un spēti uztvert, analizēt un likt lietā. Bet vispārējo lasiet rakstā paši. Jā, tad tagad dodam vārdu Raitim. Vai Raitim radās kādi komentāri un jautājumi saistībā ar šo? Jā, tas bija ļoti interesanti redzēt to rakstu. Es tik daudz nezināju, es tikai zināju, ka bija šitas teleskops un ka tas ir gatavots daudz gadus un tas ir prasījis liels izmaksas. Es skatos, ka pat Bill Gates bija ziedojis kaut kādu naudu un Amerikas valdība, bet man varbūt jautājums Ilgonim ir, kurš tad, teiksim, maksā par to dienišķo darbību, lai tur visu šitos failus taisīt un tās bildes, tas laikam prasa milzīgi resursi. Tas būtu mans jautājums Ilgonim. Patiesībā es nezinu atbildu šo jautājumu. Tas Billa Gatesa piešķirtais finansējums viņa fonda nebija tā lielākā daļa. Lielāko daļu ir tātad dažādas ASV iestādes ieguldījušas, arī citas firmas, kas to matricu taisīja, bet par eksploatāciju diezgan tipiski mēdz būt tā, ka tiem, kas ir veidojuši tā iestāde teleskopu, ir pieeja tam novērojami laikam, bet šeit ir viss savādāk. Šeit ir jau tāda diezgan strikti nolikta 10 gadu programma, un kurā tikai kādi 10% no laika tiks veltīti kaut kādiem citiem. Īpaši, pēkšņi kaut kas ļoti interesants parādās un uz to koncentrēs uzmanību. Bet kā notiks, man radās iespējas, ka tā datu plūsma būs pa brīvu, bez maksas, bet to vajadzētu pārbaudīt. Jā, tas ir tiešām interesanti, ka arvien vairāk un vairāk to datu pieaug, jo viens tāds arī būtisks lēciens ar datu apjomu bija saistībā ar ALMA teleskopu masīvu, kas atrodas Čīlē, Atakamas tuksnesī, kur arī mikroviļņu diapazonā nāk milzum daudz informācijas, kas ir jāapstrādā. Un, tad tā ir acīm redzot nākotne. Man jautājums viesim Raitim, vai ir pašam iznācis būt kādā tādā lielā observatorijā, viesoties kā apmeklētāji? Es esmu bijis Baldonē observatorijā. Tas bija 2005. gadā. Un es redzēju, ka bija kaut kāda attēla šajā numurā, kur ir bildi tieši no Baldonas observatorija. To mēs laikam redzēsim vēlāk. Jā, tas mums vēlāk, jā. Skaidrs. Labi, paldies. Tā, virzamies tālāk. Tālāk mums ir divu autoru veidots raksts. Dosim vārdu Raitim, kurš ir raksta autors. Nedaudz pastāstīt, par ko ir šī te zaļā pieeja. Kas tur var būt zaļš, laižot raķetes gaisā? Ilgonis arī tur ir piedalījies ar savu artavu šī satura radīšanā. Bet tā galvenā ideja, protams, ir par to, ka no vienas puses mēs kaut ko izmantojam atkārtots, tas iegūms ekonomiski, kādas aparatūru vai šeit gadījumā vairāk, protams, ir par aparatūru. Bet tas, protams, arī ir iegūms vidēji, jo tos dzelžus nav jāizgatavo no jauna, tiek izmantot tie paši, pat ja viņus ir mazliet jāuzpucē pirms nākamā starta. Un otra lieta ir par to, ka arī degvielas veids, principā,
mainās no petrolejas un vēl draņķīgākām lietām, kas agrāk tika izmantotas uz metānu un ūdeņradi, kas ir tādi, arī savā ziņā vidē draudzīgi degvielas veidi, kas faktiski jau rada tikai ogleskābo gāzi un ūdeni sadegot. Un papildu labums ir tāds, ka arī tie dzinēji, kas arvien vairāk ir daudzkārt izmantojami, vairs neapaug ar kvēpiem. Un principā tā degšana ir ļoti tīra un līdz ar to arī sagatavot raķeti nākamajam lidojumam. Situācijā, kad raķeti ir daudzkārt izmantojami, ir daudz vieglāk. Bet, es domāju, ar to arī pietiks. Tālāk jau lasiet rakstā un uzziniet. Tā, labi. Jautājums, otram raitim, vai bija kādi komentāri un kas vaicājams? Tas tikai interesanti. Es domāju, tas viss sākās ar to saucamo Amerikas NASA Space Shuttle. Es atceros, kad es skatījos 80. gados un tālāk, kad bija visi tie braucieni augšā kosmosā. Es gribēju prasīt raitim, vai tādu tipu Space Shuttle varētu atkal lietot, vai tagad ir šitas SpaceX un tas otrs, tas Jeff Bezos tipu. Jā, teiksim tā. Tā īsa atbilde, ka tiek izmantoti ne tik lieli un ne tādā konfigurācijā, bet tāda raķetoplāna, sauksim tādā padomju terminoloģijā, tipa lidaparāti ir gan ASV militāristiem, gan ķīniešiem. Un viņi šie lidaparāti, šie kosmosa aparāti tiek izmantoti lietām, par kurām viņi īsti nestāst, ko viņi tur dara. Bet tāda principā eksistē. Viņus palaiž ar klasisko raķetu vertikālā starta režīmā, kā kraus augšpusē, bet nolaižās viņi kā lidmašīnas. Tāda eksistē un tiek izmantota, bet principā tā pieeja, cik es saprotu un cik mēs arī redzam, ir tāda, ka tāda klasiska raķešu tehnika tiks izmantot šobrīd. Nav tādu lielu plānu par lidmašīnas tipa. Bija tāds plāns Britiem, kur bija doma vispār veidot vienpakāpju lidmašīnu, kas no sākuma elpot atmosfēras gaisu un tad pārslēgtos uz iekšējiem skābekļa krājumiem, bet tas projekts Seiboja laikam viņš saucās. Šobrīd viņš ir kancelēts. Jā. Tur nekas ir izstrādātas ļoti labas tehnoloģijas. Piemēram, viņiem bija tāds aparāts, kas mācīja ļoti īsā milisekundžu laikā gaisu, kas ir sakārsis beres dēļ virs 300 grādiem atdzesēt līdz -200, ja es pareizi atceros. Tādu viņi uztaisīja. Un tā ir tāda tehnoloģija, kas pat par sevi ir tāda, kā saka, diezgan wow. Jā. Bet tā gatavu to lidmašīnu viņi nav uztaisīja. Un tagad šobrīd tur, es saprotu, naudu neviens vairs nedod. Un tas šobrīd nav tāds aktuāls projekts. Un tā. Jā, paldies. Acīm redzot, tur īstenībā ļoti daudz izaicinājumu saistībā ar to, ka paceļot augšā lidmašīnu, tur ir ļoti daudz visādi papildus aksesuāri, siltumizolācijas un dažādi. Tur, nav liederīgā masa tik daudz arī. Teiksim, bet tādēļ ir kaut kāda arī hibrīda modeļi domāt. Par to mums bija senāk raksts, ka ir piepūšami, varbūt spārni vai piepūšama laiva. Piepūšams tas siltumvairogs. Tāda ideja ir. Starp citu, vēl viena interesanta lieta, ka Eiropas kosmosa, bet Vācijas kosmosa aģentūra ir uzzīmējusi tādu kā metu projektu, spētot tieši Starship raķeti, tādu kā arī kosmoplāna modeli, bet tas ir pagaidām teorētisks uz papīra, bet kaut kādos reālos aprēķinos balstīts, nevis vienkārši izdomājām un uzzīmējām. Un tur tā ideja ir tāda, ka ar parasto raķeti startē lidmašīna, kas ir tā otrā pakāpe, un tad viņi arī tā kā varētu nolaisties jau skrejceļi, nevis kaut kur kristoja vai iegāsties. Ja? Tāds, bet tas ir šobrīd tikai cilvēku prātos un skicēs, ja tur nekas vairāk par to nav. Es saku, ir ļoti interesanti šitie, kā tas SpaceX, viņš nolaižās uz to pašu vietu. Tas, bija Blue Glenn, bija tas Jeff Bezos, ja?
Bezosam ir Viņa raķete. Blue Origin uzņēmums. Un Blue New Origin, Glenn tā bija raķete, Blue. Jā. Tā bija, jā. Nē, vienkārši interesanti redzēt, kā viņi varēja nolaisties. Turpat, Jā, viņi tas ir. bija. Par to rakstā, jā, bet tas bija tiešām tāds. Jā. Bet Tas ir vai uzskatāms par lielu sasniegumu, teikšu tā. Jā, bet es saku, vai tas ir, vai labāk taisīt vienkārši šito Space Shuttle tipu, varbūt vieglāk nolaisties kaut kur, kā taisīt tādu raķeti, kas precīzi nolaižās turpat, kur viņi sākās. Tas jau ir pilnīgi cita veida lidojums, tad tā varētu teikt, jo šeit jau ir runa par to, ka principā tukša muca, kur pašmasa jau nemaz tik liela viņam nav tam verķim. Jo tur jau vairs ir daži litri, daži litri degvielas un viss aparatūra, kas jau neko nesver, ja mēs ņemam pret pilno starta masu rēķinot. Jā. Līdz ar to tas tomēr nav gluži tā. Tas vienkārši pilnīgi dažādas lietas, un katram ir savs kaut kāds mērķis un savu pieeju. Līdz ar to, jā, šatls bija laba doma, jo bija iespēja kaut ko atvest apakaļ, piemēram, pavadoni paņemt no orbītas un atvest apakaļ uz Zemi. Jā, to tagad mēs nevaram. Bet citādi tas bija, tās papildu izmaksas bija tik liels, ka tas nebija, teiksim, īsti mērķtiecīgi, jau tas nebija, būsim godīgi. Jā, tas deva iespēju izveidot to pašu starptautisko kosmosa staciju, kas citādi būtu daudz grūtāk, bet ekonomiski tomēr izdevīgāk ir izmantot tādas parastākas raķetes. Jā. Redz, ka interesants, jā, tā dažādi apsvērumi par labu vienai vai otrai tehnoloģijai. Ejot tālāk, mums ir tāda mazo rakstu sērija, rubrikā Tas ir fakts. Te mēs parasti apskatāmies kādu interesantu izgudrojumu, kādu tehnoloģisku risinājumu. Šajā gadījumā ir tāds stāsts īs un kompakts par to, ko nozīmē liela izmēra interferometrs. Tas tieši ļoti būtiski parādās radio diapazonu novērojumos, kur ir nepieciešama gara bāze, lai būtu laba izšķirtspēja attēliem, uztvertai informācijai. Tā raksta autors mums nav šeit pievienojies, bet varbūt pēkšņi raitim ir arī kādi komentāri jautājumi. Mēs varam citi mēģināt atbildēt vai papildus nokomentēt. Tas rakstīja bišķi tehniskāk, es visu nevarēju saprast, kas ir noteikti, bet šitie tipi radio teleskopi, viņi varēja, cik es saprotu, tā kā to melno caurumu tur kaut kādā veidā nofotografēties, to sapratu. Jā, un tepat sanāk tā, ka tiem teleskopiem nav jābūt dzīvajā režīmā, vienlaikus pieslēgtiem pie viena datora, bet viņiem ir vienlaikus jāskatās uz vienu objektu. Tur ļoti augsta laika sinhronizācija vajadzīga, ir iepriekš jāizplāno, ko novēro, un ja var to novērojumu veikt tā, ka ir pilnīgi pretējās zemeslodes malās un vēl varbūt pārņem stafeti, jo jāņem vērā, kā arī zemi griežas un mainās tas skats, tad var veikt tādu novērojumu sēriju, un tad no tās novērojuma sērijas var rekonstruēt kādus attēlus. Jā. Un tie ir... Jāņem vērā, ka tie nav optiskie attēli. Tas ir radio diapazonā. Viņi ir vizualizēti datori. Es gribēju teikt, laikam tur, kur mēs bijām pirms dažiem gadiem Austrālijā, Park. Jā, tas ir radio teleskops. Tieši tā. Tur mēs bijām ļoti interesanti. Un viņi laikam saņēma tos signālus, televīzijas signālus arī, kad Apollo tas brauciens bija uz Mēnesi. Tas bija tieši Parks. Jā. Un iespējams arī iesaistīt Voyager signālu saņemšanā vai pārraidīšanā. Tā kā bieži vien šiem radioteleskopiem ir vairākas funkcijas, bet pamatā jau ir specializācija. Ja ir astronomija, vai ir sakaru lielās antenas. Tur ir viena ļoti laba filma par to radioteleskopu parku. Es neaizmirstu, kā tā filma saucās, bet ļoti interesanti, ka tur bija un tad redzēt šo filmu.
Labi. Tā, ejam tālāk no radioteleskopiem pie optiskā teleskopa, pie tāda neliela optiskā teleskopa, bet kurš atrodas ļoti zīmīgā vietā. Latvijas Universitātes galvenā ēkā, pašā augšā tornītī. Ilgons varētu kaut ko bilst vairāk. Jā, raksta autori deva ziņu, ka viņi ir ceļā un nevarēs pieslēgties. Ziņa ir pavisam īsa. Jauns teleskops Latvijas Universitātes astronomiskā tornī, kuriem ir vairāk kā 150 gadi, un šis ir jau 6. teleskops. Protams. Un te laikam interesantais fakts ir tāds, ka teleskops ir iegādāts pa ziedojumiem. Jā, un noteikti no starp klātsošiem arī ir tie, kas ir palīdzējuši šo teleskopu sarūpēt. Jā. Vai Raitis ir bijis tornī? Jā, es gribēju teikt, ka mēs tur bijām 2006. gadā janvārī. Un tad mēs redzējām, man šķiet, to 4. teleskopu. Tas bija 2006. gadā. Jā. Mārtiņš arī tur bija. Jā, varētu būt. Tu nevar atcerēt. Nē, es vienkārši atradu kaut kādu bildes. Mans aktīvais norājums, jeb demonstrējuma veikšanas periods bija 90. gados. Un 2006. gadā, ja nu vienīgi kā viesis, es biju atnācis. Jā. Bet es saprotu, tur var sarunāt laiku un iet vērot ar to jauno teleskopu. Var, bet šobrīd tas jāpaspēj tagad martā, jo tad pāriesim uz vasaras laiku, vakar būs gaiša sezona beidzis, un tad viņa atsāksies oktobrī. Skaidrs, paldies. Jā, labi. Tā, ejam tālāk, un vārds Jānim. Šeit redzams teleskopa kupols no citas valsts, un varbūt var pastāstīt, kas, kur, kad. Jā, te ir tāds interesants notikums Baltijas valstīs pirmo reizi, kas ir virsrakstā Ziemeļvalstu vasaras skola Igaunijā. Un te ir tā saite starp ģeodēziju un astronomiju. Un to saite starp astronomiju, tad šeit arī iederās tikpat labi arī runāt par radiointerferometriju. Un ja mēs skatāmies tajā 19. lapspusē, tur ir tas attēls starp diviem radioteleskopiem, ir attālums D, un tad šo te attālumu D ģeodēzisti izmanto kā pētīt ģeodinamiku, un izmantojot tieši tās zvaigznes kā fiksēts atskaites sistēmas kvazāra, tiek izmantot ģeodēzijā kā stabili atbalsta punkti, un arī šī te vasaras skolā tur arī tik par pats tas moto bija tas, ka no Strūves ģeodēziskā loka līdz kosmosam, un kā Strūve jau pirms 200 gadiem vadīja šo te grandiozo projektu uz Zemes, kur tika mērīt attālumu no Ziemeļu ledus okeāna līdz Melnai jūrai. Un tieši Daugava tur ir arī ļoti zīmīgi, kur pār Daugavai tas ir Jēkabpils. Un tad par to arī tur tajā skolā daudz tika uzsvērts tā Strūves ģeodēziskais loks un kosmos. Un tā kosmosa ietvaros te bija divās observatorijās, tas ir, respektīvi, Tartu ir vēsturiskā observatorija Tartu centrā un Toraverē, kas ir šobrīd tā darbojošās. Un tad tajā vienā attēlā, kur ir grupas bilde, tas ir pilsētas centrā, un otra ir tajā Teraverē, kur darbojās šobrīd. Un tās interesantākās atziņas tur ir, piemēram, Ole Baltazars no Dānijas secinājis, ka 2100. gadā līmenis būs jūras pacēlies pie Kopenhāgenes par 80 centimetriem. Un tur jāskatās, kā mēs to tad izmērīsim, bet ģeodēzistiem tas interesē, un tas ir no pavadoņiem zemes mākslīgajiem tiek mērīts, kāda dinamika ir šodien, un tiek interpolēts pēc 100 gadiem. Un tikpat labi arī te tiek runāts par gravitācijas lauku mērījumiem, par
jūras līmeņa izmaiņām, un tur ir norādīts arī mājaslapa, kur tiek šie te lekciju materiāli ir publicēti, un arī vēl varbūt pie reizes, kas tad nebija precīzi noteikts, kad septembra 2. nedēļā būs Ziemeļvalsts ģeodēziskās komisijas ģenerālā asambleja Viļņā. Un patiesībā šī Ziemeļvalsts ģeodēzijas komisija ir turpinājums Baltijas valsts ģeodēzijas komisijai, kurai šajā laikā atzīmē 100 gadi. Un tad Baltijas valsts ģeodēzijas komisijā darbojās visas 3 Baltijas valsts un Skandināvija, bet pēc 2. pasaules kara pārtrūktā darbība. Un tagad viņi ir atjaunot tādā formā, kad līdzdarbojās. Un tas saits starp astronomiju, ģeodēziju te tiek izmantot kā pētīt Zemi. Nu jā, tas laikam tāds garš komentārs. Jā, tas ir kā papildinājums rakstam, jā. Tā, Raitim varbūt kaut kas vilstums par šo. Nē, šis ir ļoti interesants raksts. Kā bija tas cilvēks, kas taisīja to loku, kas mērīja? Strūve. Jā. Tagad man liekas, vai nav pie ērgļiem kaut kādā kalnā kaut kāda tas atskaita punkts. Jā. Jūs minējāt Jēkabpils, bet arī pie ērgļiem. Mans jautājums, vai kaut kur citur ir Latvijā kaut kāds punkts, kas ir atzīmēts? Jā, 16 punkti. Bet tajā UNESCO ir 2 tikai. Tas ir Jēkabpils punkts, kas ir Daugavas kreisā krastā, Jēkabpilī pašā, un tad ir tajā Ziestu kalnā, jeb Sestu kalnā, Ērgļu novadā. Un pārējie ir kā vietējie kultūras pieminekļi. Arī ar brūnajām zīmēm ir. Jā, apzīmēt. Jā. Ir nācies. Un Bristenes observatorija ir izveidota tur tāda, kas ir pie Daugavas, par to mums arī zvaigžņotās debesīs bija raksts, ir bijis. Bija tur, jā, Mārtiņam, vai kā mums tur bija. Jā, arī bija apmeklējis. Tā, jā. Un varbūt ieraugot tādu savienojumu vasaras skola, man jautājums mūsu atvēršanas viecim Raitim no citas jomas kā mūziķim. Vai mūziķi arī rīko kaut kādas vasaras skolas, kur komponē? Es kaut ko esmu dzirdējis, ja, ka ir kaut kādas radošās nometnes un vēl kaut kas. Jā, es skaties, tagad internetā, kad ir kaut kāda skola, kur, priekš to Supernova, priekš Eirovīzijas rakstīt kaut kādu dziesmu. Jā. Tieši kaut kas ir vasarā, teiksim, to es nezinu, bet, Jo tādā akadēmiskā vidē ir tieši tas vasaras periods tiek izmantots, ka nav standarta mācības un akadēmiski citi darbi, tad ir iespēja satikties starp dažādām universitātēm, pasniedzējiem, pētniekiem un studentiem. Bet mūziķi arī rīko dažādas, ja, tādas kopīgas. Jā, es redzēju, ka bija tāds tieši kopīgi rakstīt dziesmas priekš Eirovīzijas, jā. Jā, skaidrs. Labi, virsamies tālāk, un tālāk mums raksta autors ir Andis Zariņš, kurš vēl pavisam nesen arī pie mums bija kā viesis, un senāk ir bijis arī kāda rakstu autors. Andis parasti raksta un stāsta ļoti interesanti, un tagad es ceru, ka arī interesanti pieteiks, jo raksta saturs man likās ļoti interesants un tieši tāds, kas virzīts uz to, ka varētu kaut ko jaunu un progresīvu darīt. Jā, lūdzu. Jā, sveiki, labvakar. Jā, es ļoti regulāri rakstu Zvaigžņotē debesī, laikam reizi 2 gados sanāk, jā, bet ceru, ka būs biežāk tagad. Jā, un tātad kā viesis Raitis jau atpazina pēc attēla, šis tiešām ir Baldonas teleskops, un tā nav sena vēsturiska bilde, tā ir no pagājušā gada novembra, kad Baldonas observatorijā bija tāda, kā latviski saka, darbnīca, bet, angliski saka workshops, kur tiešām bija tādas praktiskas asteroīdu novērošanas metodas, kur Ilgmārs Eglīts arī parādīja, kā ikdienā notiek asteroīdu pētniecība, izsekošana un visas pārējās lietas. Un tātad par ko ir raksts?
Raksts ir īsumā par to, kāpēc vispār asteroīdu pētniecība ir nozīmīga, un vai tādas observatorijas kā Baldonē vēl aizvien ir aktuālas, jo, kā mēs pirmajā rakstā dzirdējām, mums tagad ir Vēras Rubīnas observatorija, un es izlasīju kaut kādu pirmo publikāciju nesen, ka tur jau pirmajā naktī vai pirmajā nedēļā jau bija pāri pa 1000 jaunu objektu, kuri varētu būt asteroīdi, un tad liekas, priekš kam tam mums šitādas te mazākas observatorijas vairs ir vajadzīgas, bet ir vajadzīgas, un viņām arī ir sava loma, jo šie te lielie teleskopi vai lielie pārskati, viņi ķer ļoti plašu lauku dažādos laika posmos, bet viņi nefokusējās uz katru individuālo objektu. Viņi tikai iedod aptuvenās koordinātas, milzīgu sarakstu, un tālāk pārējie ņemiet un pētiet. Un tad tādas observatorijas kā Baldona, var pēc šī saraksta iet cauri un jau sīkāk izpētīt kaut kādus konkrētus objektus, noteikt tur spožumu, mēģināt viņu rotācijas ātrumu, precizēt orbītu, arī sastāvu mēģināt noteikt, bet tā bišķiņ cita tēma, par to es nākamajā numurā uzrakstīšu. Tā nozīme ir, un nozīme patiesībā, manuprāt, tikai palielinās. Jo, ja mēs tā retāk atklājām jaunus objektus, tad mēs tā droši jūtamies, zinām, varbūt, esam dzirdējuši, ka ar 1% varbūtību te viens objekts varbūt Zemē ietrieksies, tad izrādījās, varbūt viņš mēnesi ietrieksies. Bet tā varbūtība nav tik liela un visi aizmirst. Bet tagad, kad būs tas milzīgais datu birums un būs kam sekot līdzi, man liekas, ik pa laikam tajā bīstamo objektu sarakstā, kur pašlaik ir aptuveni 2000 objekti, ka tas saraksts varētu krietni papildināties un tiešām būs nozīme visām pasaules observatorijām precizēt šo te asteroīdu trajektorijas. Lūk, un par pašu sintētisko sekošanas metodi. Protams, rakstā ir sīkāk aprakstīts, kā viņa darbojās, bet kāpēc sintētiskā? Tāpēc, ka viņa nav tā kā reāla. Ir iespējams, ka daži teleskopi tiek uzstādīti tā, ka viņi seko asteroīdam un tad bildē zvaigznes tiek izsmērētas. Bet Baldonas teleskops nevar sekot līdzi asteroīdiem, viņš seko tikai zvaigžņu kustībai. Un ko darīt tad, ja asteroīds ir ļoti, ļoti blāvs, vai arī mēs vispār nezinām, kur viņš atrodas. Un tad talkā nāk sintētiskā sekošanas metode, kur izmanto daudzas īsas ekspozīcijas, piemēram, 100 kadrus, kur ir 5-6 sekundžu ekspozīcija katram. Un tad šos te kadrus klājot vienu uz otra kaut kādā, ne pilnīgā randumā, bet diezgan tādā ar mērķi uzminēt iespējamā asteroīda kustības virzienu. Un tā dažādās kombinācijās klājot vienu uz otru šos te slāņus, to dara tik ilgi, kamēr punktveida objektus kopējā trokšņu līmeņa sāk tā kā palikt spožāks un spožāks. Un tā ir tāda interesanta metode, viņa nav ļoti jauna, kādus gadus 10 viņi eksistē, bet viņi pēdējā laikā kļūs aktuāli, jo ir pieejami datori ar jaudīgām grafiskajām kartēm, un šī te apstrāde notiek salīdzinoši ātri. Un tādā veidā var atklāt aizvien jaunus un jaunus objektus, vai arī sekot līdzi jau atklātajiem, bet kuriem nav precīzi zināma orbīta. Un tu īsti nezini, kur viņš būs, un tad ar šo sintētiskās sekošanas metodi, kur objekts ir kaut kāds 20. zvaigžņu lielums, viņu jau var atrast, ko varbūt tā vieglāk ar citām metodēm nemaz nevarētu pamanīt. Par to raksts, bet kas ir pats interesantākais, ka ir viena programmas pakete, saucās Tycho Trackers, kuru var jebkurš cilvēks ielādēt savā datorā. Ir bezmaksas versija, ir maksas versija par 50 eiro, un var ar jebkuriem datiem pats spēlēties, un var arī ar pavisam vienkāršiem amatieru teleskopiem, vai pat ar šiem te automātiskajiem Seastar, un vēl kāda ir tādas mazas kafijas aparāta kastītes, uzliec dārzā, viņš pats atverās, izlokās, safotografē, sataisa bildes, un pat tajās bildēs var atrast asteroīdus, ko uzreiz neredz. Pēc tā oriģinālā attēla, kas tur iznāk, bet apstrādājot ar šādām metodēm, pat ar amatieru aparatūru ir iespējams visu kaut ko jaunu atklāt. Tātad par to arī raksts. Jā, paldies. Viens no tiem galvenajiem, tā teikt, pievelkošajiem punktiem, kāpēc novērot asteroīdus,
ir iespējamie riski, kā tu minēji. Kaut kas Jā. var ieteikties Zemē, un tas ir citreiz arī izmantots astronomiem kā pamatojums, kāpēc ir vajadzīgs pētīt asteroīdus. Es ierakstīju savā kalendārī, ka 2019. gadā 13. aprīlī būs viens objekts, kas varbūt ietrieksies Zemē. Vai tā nav? Es Kurā gadā? neatceros, kā viņš saukās. 29. 29. Ir 29. gadā. Palidos garām. Jā. Jā, viņš palidos garām, un tad varēs redzēt, iespējams, kad viņš atkal pēc 6 vai 7 gadiem brauks tuvu Zemē. Jā. Bet Tas ir tādi interesanti. daudz īstenībā, ja skaļi kaut kur publikācijās neuzraksta, ka te tur Apofis brauks vai vēl kaut kāds, vai tas Atlas, tur citplanētiešu kuģis, vēl kaut kas, tajā neviens nezina. Bet īstenībā ir daudz, tajā risku sarakstā ir 1900 ar kaut ko, kuri pat tuvāko 100 gadu laikā, daži pat 50 gadu laikā, un tur pat tās varbūtības uzkāp līdz pat 4%, un viens pat bija 17%, tā kā Un tur Ir ir skala daudz. arī, cik es sapratu, Torino skala jā, no jā, 0 līdz 10. 0 nekas nenotiek, bet ja būtu 10 skalas un Jā. tas ietriek Zemē, tad tas būtu viss. Nu, tur tā skala ņem ne tikai, kā tur ietriektos un kāda masa, bet kurā apdzīvotajā vietā trāpītu, kā tas izraisītu tur cilvēku plūsmas un vēl kaut ko. Un, tas tā kā viss kopā, tas nav tīri, cik liela bedra sanāk, tas tā kā viss kopējā ietekme. Un pašlaik ir viens asteroīds FA22, kur konferencēs jau tur modelē, kur viņš varētu iekrist, sanāk kaut kur pie Dienvidāfrikas, un cik tur 100 000 cilvēku varētu būt ietekmēti. Tā kā tādas aktivitātes jau notiek. Gatavošana. Tas ir 89. gads. Jā. Šādas tēmas laika pa laikam ir diezgan populāras virknē katastrofu filmu, ka tuvojās asteroīds, komēta vai kas cits. Tad... Jā, galvenais ir, lai nav tā, ka pēkšņi atklāja, nāk, atlidos parīt. Tad, jā, pa īsu laiks paliek kaut ko darīt, tāpēc arī ir viss šīs. Bet, ja sapratu šitā metoda, tā sintētiskā metoda, ka tas ir, lai atklātu asteroīds, kas ir ļoti maz izmērā. Jā, kuri ir mazi, līdz ar to viņi nav tik spoži, un viņi arī ļoti ātrakustīgi. Viņi atrodas tajā saucamajā Zemes tuvajā orbītā, un tāpēc klasiskā metodē. Tik tuvi ir tā orbīta, es lasīju kaut kādu 82 miljonu kilometru vai kaut kā. Vai 28 miljoni, es neatceros. Tās astronomiskās vienības, kur skaitījās Zemē tuvējā tagad no galvas, bet kopumā tajā reģionā ir ap 40 000 šādi objekti. Ja kopā ir virs miljona, labi, tagad Vera Rubīna ieslēdzās, te jau būs kaut kāds 1,5 miljons vispār zināmie asteroīdi dažādās orbītās, dažādos augstumos, tad tieši Zemē tuvie ir ap 40 000, jā. Un tur... Un viņam nav iespēja ietrāpīt kaut kādā pavadonī, kad viņi, tāpēc ap Zemes ir vairāk tie 1000 tagad pavadonī. Jā, es ar tieši to domāju, pie tam, ja viņi ir paši tie asteroīdi, tik daudz, kā viņi savā starpā tur nesaskrienās un nenomaina trajektorijas un nepavirzās mūsu virzienā, bet tomēr 40 000 uz to visuma apjomu, pat ja tā ir Zemē tuvā orbīta, tāpat ir ļoti milzīga telpa un salīdzinoši neliels skaits tiem objektiem. Bet pavadoņos, jā, tepat jau bija gadījums, ka ķīniešu viena raķete, tur otrs raitis, laikam precīzāk var pastāstīt, bija kaut kāda skāde. Vienai ķīniešu raķetei sanākusi aizdomas, ka tieši ar kaut kādu krītošu objektu. Jā, tā, otrs raitis mums ir atslēdzies, bet mums Jānis ir pacēlis roku. Jā. Te es tādu komentāru gribēju. Ir dzirdamība, ir laikam, jā? Jā. Cik es vai pareizi atceros, bet padomju laikos jau mācīja astronomiem bija skola tā, vismaz, ja tu zini, ka kaut kāds tur debes ķermenis, kas ir diezgan katastrofāls, tā kā dinozauri izmira, pat ar 99% ir skaidrs, ka pēc 10 dienām ietrieksies Zemē,
un darīt neko nevar, tad zinātnes ētika astronomiem saka, to nevajag izpaust, jo darīt tā nevar neko. Tas jau ir pateikts, mēs nedrīkstam to publiskot. Vai tā nav? Bāc, tad tāpēc par to FA22 pēkšņi nav neviena jauna publikācija, kopš tās skaļā jāpaprasa Ilgmāram, kur ir publikācija, varbūt tieši tāpēc arī nav. Tas nozīmē, ka te kāds kaut ko zina. Jā, un... Bet es nezinu par to, jā, iespējams, ka tāpēc neesmu tā dzirdējis. Padomu laikos bija tāda skola, ka nevajag celt katastrofu, tāpat ir nekas, neko nevar mainīt, kāda jēga ir padarīt tagad dzīvu tos par teiksim, kā teikt, negācijām 10 dienas pēdējās civilizācijas. Bet tieši 10 dienas bija tas slieksnis vai? Nē, tas ir tā mans traktējums, bet... Kas attiecas uz objektiem, par kuru tuvošanos ir zināms laicīgāk, tad ir speciālas vienošanās jau valdību līmenī, kā attiecīgā starptautiskā astronomu sabiedrība informē sabiedrību un oficiālās organizācijas. Ja tai Turīnas skalā pārsniedz noteikti slieksni, tā ir asteroīdu bīstamības skala, tad ir pat pilnīgi obligāts noteikums, ka ir jāinformē. Pa 10 dienām. Jā. Kas ir labāk zināt vai nezināt? Tāds jautājums. Vai arī vēl vairākus mēnešus zinātniskas publikācijas sagatavošanai. Jā. Labi, virzamies tālāk. Mums ir šeit arī matemātika, par to arī Raits jau minēja, ka tas ir īpašiem interesantiem. Un mums ir arī viens autors šeit klāt, man šķiet arī fotogrāfijai. Mums ir tāda rubrika fotostāsts, kur mēs publicējam vietējās astrofoto komūnas rezultātus, jo, lai arī pirms kādu laiku likās, ka Latvijā ir maz kurš ar astrofotogrāfiju nodarbojas, bet īstenībā tādu diezgan daudz, un tad mums ir pat arī zinām veidu izvēle katrā numurā likt vai kādu plašā lauka attēlu, vai kādu debes dzīļu objektu, vai ko citu. Šajā reizē mums izvēle krita par labu objektam M81. Lūdzu, varbūt Jānis Abols vēlētos kaut ko piebilst. To, cik viegli iegūt šādus attēlus. Jā, paldies jums, kolēģis. Es nezinu, vai jūs mani labi dzirdat, es atrodos Dievs, un tā kā nebija gatavojies runāt. Bet katrā gadījumā paldies jums vēl par iespēju piedalīties žurnālu satura veidošanā. Būt kā iekļautiem autoram. Jā, kas attiec uz šo attēlu veidošanu, tas, nepavisam nav vienkārši, kā jūs to paši ļoti labi zināt. Es sāku nodarboties ar šo kādus 5-6 atpakaļ laikam. Un tas bija ar parastiem objektīviem. Un tad lēnā garā tā tehnika advancējās tālu. Mani radnieki arī pieņēma šo te hobiju, ka es naktī varbūt neesmu mājās vai kaut kur ārā sēžu naktī. Un konkrēti šis te attēls, kā tur ir rakstīts, viņš tā par 2 kamerām, gan manā kamera, gan krāsu kamera. Un šajā gadījumā, lai arī tā ekspozīcijas ilgums šeit nebija tik ilgs, varbūt kaut kā 3 stundas, tā metode bija aizvietot no monokameras luminances datus krāsu datos iekšā. Šis bija viens attēls, ko es publicēju WhatsApp grupā. Un attiecīgi laikam Mārtiņš pamanīja mani. Un paldies par uzaicinājumu publicēt. Jā, priecājamies par interesanto rezultātu. Tas ir bilde. Super bilde, jā.
Jā, es domāju, ka tagad tiešām ir arvien labāk tieši ar to WhatsApp grupu veidojas tāda savstarpēja sadarbība, apmaiņa ar pieredzi un arvien vairāk labu dažādi interesanti attēli mums nāks. Jā. Man viens jautājums par to objektu. Vai M81 vai vidū tur nav melnais staurums gadienā? Jā, tur ir. Tā mēs arī laikam aprakstā uzrakstījām. Jā, virsrakstā ir minēts. Jā. Ir, jā. Tā neredzēja bildē. Jā. Nu jā, tur bildē vajadzēja būt kaut kam tumšam. Ja? Tumšā. Super bilde, jā. Fantastiski. Tā, ejam tālāk. Mums arī tāda īsā rubrika īsiem rakstiem Tauta runā. To vai pilnmēnesis kaut ko ietekmē, neietekmē, varu Ilgons pāris vārdos iebilst. Nu, būtībā man te pat nebūtu nekas jārunā, jo te saturu ir veidojuši sociālo tīklu autori. Es tikai to apkoju un labi, tad ejam tālāk, varbūt. Nē, bet jā. Kā astronomiem ir daudz šīs lietas skaidrāk, ka viņi zina to situāciju, ka pētījumi parāda, ka nav ļoti daudziem procesiem, nav saistības ar pilnmēnesi, bet pavisam cita aina pavērs, teiksim tā, plašā publikā, kur ir šī fakts pēdiņās, ka mēnesis ietekmē mūs, ir neapgāžama patiesība. Ļoti grūti mēģināt runāt pretējo, tā arī grūti gāja tai sievietei, daktarei, kas mēģināja izteikt citas domas. Bet par šo turpina visur un visādās auditorijās skaidrot. Tā, labi. Tad varbūt pie viena, varam pie nākamā raksta pāriet, varbūt tieši Ilgons var arī komentēt šo. Tātad Latvijas Universitātes muzejā astronomijas kolekcijas meteorītu kolekcija, tās lepnums, kurai drīz būs 100 gadu, kopš viņa ir izveidota, un tur ir veci meteorīti, 19. gadsimtā krituši, mums ir tikai viens jaunāks, 2 jaunāki. Lūk, un šeit Gunta Vilka muzeja darbiniece, viņai tāda vesela raksta sērija, kas jau ir savulaik publicēta muzeja vietnē par dažādiem interesantiem meteorītiem, kā pašiem interesantu vēsturu, kuru paraugi ir Latvijas Universitātes muzejā. Šis tāds īpašāks gadījums, kad viens cilvēks pats redzējis, ka Somijā tāds meteorīts ir nokrits, nākamā gadā pats brauca uz Helsinkiem skatīties, un Jāņa pieminētās citas ģeodēzijas, Somu ģeodēzijas komisijas priekšsēdētājs viņam uzdāvināja šos 2 gabaliņus, kas lūk ir saglabājušies vairāk kā 100 gadus. Un 1928. gadā nonākuši Latvijas universitātē. Tāpēc es teicu, ka tai kolekcijai būs 100 gadi jau universitātē, bet viņi ir vēl senāk. Jā, labi, mums varbūt nav tik daudz liela tā dažādība kā meteorītu muzejā Rīgā, bet interesanti meteorīti. Visu to stāstu, kā viņš tā krita un kā Somi veidījās, to tad ir jālasa žurnālā. Tā, jautājums mūsu atvēršanas viesim Raitim, vai ir izdevies kādreiz arī turēt rokās meteorīti? Tikam ne. Es gaidīju, ka tu tur kaut ko sameklējies, tas, kas tur tikko agrāk. Tas varētu būt tāds svaigi kritis, bet man šķiet, ka joprojām ir iespēja arī Latvijas Universitātes muzejā. Ir meteorīti, kas ir aiz stikla, bet ir arī... Tas aiz stikla, jā. Bet ir arī vismaz viens, kuru dod paturēt rokās. Bet šeit saprat, tas bija diezgan trausls meteorīts. Tu nevarēji viņu turēt rokās. Jā. Tā, labi. Un mums ir interesanti tāda vesela sērija. Tas sanāk, ir asteroīdi, meteorīti, un mums bija arī tāds notikums, ka mēs tiešām domājām, ka varbūt ir arī Latvijā nokritis meteorīts. Bijām ļoti tuvu tam, lai dotos meklēt. Tas bija šī gada janvārī, 14. janvārī.
parādījās ziņas par to, ka ir bijis kaut kāds uzplaiksnījums, daudz bija redzējuši tādu kā zipsni, citi bija arī redzējuši tādu tieši skrienošu ugunsbumbu, bet tas ir dažas sekundes. Un Latvijā mums jau strādāja Olskai 7 stacijas. Tad apvienojot datus no 3 Olskai 7 stacijām, mēs secinājām, ka jā, mēs varam izrēķināt šī objekta, kas bija neapšaubām jau bolīdu klasē. Tātad tas nevis vienkārši meteors, bet tāds ļoti spošs meteors, līdz ar to tas ir bolīds, tā trajektorija, un arī attēlā var redzēt, ka viņš tā kā šaujās te vai Rīgai virsū, tā ļoti stāvā orbītā, tādā stāvā leņķī. Bet pēc visa tā, ka mēs jau tur visu rēķinājām, pat kur viņš varētu būt nokritis netālu no Daugmales, sanāk tā kā gan Daugava iekšā, gan netālu no Daugmales, gan nedaudz Ikšķilas puse. Beigās saliekot visu kopā un konsultējoties ar ekspertiem citās valstīs, kas jau to regulāri darījuši, jo šī mums bija tāda pirmā pārbaude, uguns pārbaude. Mēs secinājām, ka šis iespējamais meteoroīds nav izdzīvojis. Viņš ir iziris diezgan augstu, bija kādi vairāk kā 40 km augstumā, bija nodzisis un pēc visa saliekot kopā ātrumu, spožumu un visas pārējās komponentes mēs secinājām, ka neko meklēt nav jēgas, bet mums bija ļoti lielisks treniņš. Mēs tagad esam soli tuvāk tam, lai pie nākamās līdzīgas situācijas jau ļoti ātri saprastu, vai ir jēga meklēt vai nē, un lai varētu arī diezgan operatīvi izrēķināt to krišanas vietu. Secinājām, ka tas sadagušais objekts ir bijusi kāda neliela komēta, kurai ir tāda izteikta eliptiska orbīta, kas savā tālākajā punktā no Saules bija aptuveni Jupitera attālumā no Saules. Tā kā tāds interesants objekts. Tā, vai varbūt Raitim ir iznācis redzēt kādreiz kādu bolīdu? Tam gan nē. Nav, jā? Krievijā nē. Es tikai sekoju līdz šitam tagad, kad man liekas, tu pat nebija televīzijā stāstīja, vai kas tur bija? Jā, mēs gatavojāmies jau meklēšanai, un tad vēl nesteidzāmies izziņot konkrētu tikšanās vietu, bet jā, faktiski. Es noteikti nākamreiz, kad būs tā, tas arī gribētu meklēt. Jā, man jāpiebilst, ka, protams, daudz dzirdēja pavisam nesen Vācijā bija Koblensā gadījums, kur reāli arī daudz redzēja kā pāri. Man šķiet, gan sanāca Francija vai Beļģija un Luksemburga, kur bija gājis pāri. Jā, to es neredzēju, tas, kas gāja pāri, to es neredzēju. Tas bija svētdienas vakars, ap 7 vakarā daudz bija redzējuši. Un tad izrādās Koblensā pat mājās ēkā izsita jumtā caurumu. Un arī virkne lausku bija atrasts. Arī tieši meteorītu gabalu bija atrasts arī turpat tūmā. Kā tur bija to, kas tikko bija ASV? Tur bija kaut kāds arī jā, es laikam tā pavisam aktuāli nezināšu to ASV gadījumu. Bet mūsu mērķis ir atrast Latvijā, un ir skaidrs, ka reizi gadā aptuveni Latvijā ir kāds bolīds, kurš potenciāli varētu būt tāds, no kur arī kaut kas nokrīt līdz zemei, bet ne katru gadu reāli meteorīts nokrīt. Tas iespējams ir reizi 10 gados, bet tas nav, protams, sadalīts grafiks, ka pieņemsim bija vienā gadā. Ar šito All-Sky, kas ir, tas ir tad ļoti precīzi, tad var pateikt. Tādēļ mums tagad ir mērķis uzstādīt vēl papildus kameras, jo mēs arī tagad secinām, ka citreiz ir vienā Latvijas pusē ir apmācies, citā ir skaidrs laiks, un mums tā triangulācija vienkārši nenostrādā, jo nav vairāk kameras nofilmējuši. Jā, es skatos par nākamo rakstu, vai mums ir uz vietas raksta autors. Vents mums nav pievienojies.
Te ir tāds interesants temats par to, kādā dzimtē ir saule un kādā dzimtē ir mēnesis. Jo viens latviešu valodā un mazliet citādāk ir arī citās valstīs. Un ir valodas, kur tās dzimtas arī pat īsti nav noteikts. Tā kā ir dažādi tie, kā saka, dažādi piešķirtie dzimumi un dažādas tradīcijas, kas nāk no reliģiskiem, gan no dažādiem ticējumiem pamatiem. Liekas, tas secinājums bija tie, kas ir Ziemeļvalsts, saule ir sieviešu dzimta un mēnesis ir vīriešu dzimta. Dienvidu valstīs ir otrādīgs. Jā, tas ir tāds viens no. Jā. Labi, virzamies tālāk, un tā, es skatos, mums Anna, man šķiet uz brīdi bija, un tad es viņu vairs neredzēju, zvana dalībnieku sarakstā. Nāksies pašam grāmatas autoram minēt par to, ka tāda grāmata ir iznākusi, un tālāk, lai meklē gan rakstu, gan grāmatu. Jā. Tā tad ir tāda muzeja sērija, kurā Latvijas Universitātes muzejs savus interesantākos eksponātus apraksta grāmatās. Ir par sēnēm, par kristāliem un citām jomām, un šoreiz par pulksteņiem un citiem laika noteikšanas instrumentiem, kurus izmantoja astronomi pirms 100 gadiem un līdz Otrajam pasaules karam, kas ir veiksmīgi saglabājušies Latvijas Universitātē, jo astronomi bija vai nu pārāk slinki vai pārāk apzinīgi, lai viņus sviestu ārā. Un grāmata ir arī varbūt kā tāds savā ziņā muzeja katalogs, tur lieli skaisti attēli. Viņi ir izdot ļoti ierobežotā tirāžā, bet, ja paveiksies, viņi var mēģināt iegādāties Latvijas Universitātes akadēmiskajā apgādā. Aspāzijas bulvārī 5, tur, kur ir ekonomikas, kā viņi tagad saucās, fakultāte pagalmā. Vai arī pēc kāda laika grāmata būs pieejama elektroniskajā versijā. Labi, paldies par pieteikumu. Jautājums, Raitis, ir redzējis šos pulksteņus dzīvē Latvijas Universitātē? Tad jāieplāno apciemot Universitātes muzejus. Diezgan daudz jauna informācija iegūst, lasot šo žurnālu. Tā ir tiešām skaista ekspozīcija, kas ir iekārtot. Tad pārlecam kursvārdu Miklē, tas katram pašam jārisina, un es teiktu viens no noslēdzošiem tad rakstiem, jo pats pēdējais tad raksts mums ir par debesu spīdekļiem pavasarī. Tas nav jāatstāst, tas ir jālieto, bet Ilgons varētu minēt, kas ir šī par publikāciju. Jo es saprotu, tā ir daļa no grāmatas, laikam. Jā, tā tad varu jau drusku pavērt priekškaru, ka šajā pavasarī iznāks manas monogrāfijas Astronomija Latvijā 20. gadsimtā 2. daļa, un gan 1. daļā, gan 2. daļā esmu pētījis šos jautājumus par to, kāda ir bijusi astronomijas izglītība Latvijā dažādos laika posmos, bet izrādījās, ka bija palaids garām to starpkara periodu tieši kāda tur bija izglītības sistēma. Tad to nesen arī vēl papētīju, un tad man likās, ka varētu būt interesanti tiem, kam vēsture patīk, ka varētu apkopot par veseliem 100 gadiem, kā tad mainījusies astronomijas izglītības skolās. Un varbūt, ka galvenais secinājums tāds, ka nav daudz mainījusies, ka viņas vienmēr ir bijis pamaz, vismaz ne tik daudz, cik varbūt astronomiem gribētos. Agrāk viņi saucās kosmogrāfija, tālāk pēc tam astronomija. Jā, kosmogrāfija, to es nekad nebiju dzirdējis. Bet tas ietilps ne tikai astronomija, bet arī citas disciplīnas. Nē, tas bija vienkārši mācību priekšmets, saucās tā. Arī astronomija. Jā, bet nebija tikai astronomija, bet bija arī geoloģija un vēl
Nē, tas vienkārši bija apvienots. Bija viens mācību priekšmets, ģeoloģija, ģeogrāfija un kosmogrāfija, bet tas bija daļā skolu šajā te starp periodā. Bija arī citas reāls skolas un daži ģimnāzija tipi, kur bija kosmogrāfija pilnīgi atsevišķs priekšmets. To norāda arī mācību grāmatas. Laikam ir vērts palasīt, kā tas viss 100 gadu laikā ir gājis. Tātad būs nākamajā žurnāla numurā, kas jau vasaras turpinājums. Nobeigums, jā. Jā, nobeigums. Raitis, ja nemaldos, ir skolojies Kanādā skolas laikā. Jā. Jā, vai tev bija astronomija skolā? Kā priekšmets, man liekas, ka nē, bet, kaut ko jau mācīju, brauc kaut kādi skolas izbraukumu uz observatoriju vai planetarium angliski. Drīzāk kāds general science kurs varēja būt. Tāds kaut kāds bija, jā. Kad pasauli nav plakana, tikai visums ir plakans, cik es saprotu. Tas lasīju. Zeme apaļ, bet visums plakans. Labi. Ar šo es vēlētos arī noslēgt un vēlos vienīgi vēl arī atgādināt, ka vislabāk, kā tikt pie žurnāla, ir to abonēt. Tā ir tāda jau sena patiesība, jo kioskos iegādāties nevar, ir jāmeklē grāmatnīcās, tas Latvijas Universitātes akadēmiskā apgāde grāmatnīcās un Jāņa Rozes grāmatnīcās, bet visērtāk ir saņemt to paskastītē. Tāpēc nenoslinkojam, abonējam un turpmāk ar garantiju tiekam pie šī žurnāla. Es gribēju piebilst, ka ļoti labi ir, ka jūs to darāt un tik labi izstrādāts. Viss tas dizains un grafiki, viss super bildes un tā tikai turpināt. Jā. Paldies arī visiem veidotājiem, jo tas tiešām kolektīvs darbs, un šajā atvēršanā liels paldies arī Raitim Freimanim. Tad, lai pēc tam arī veiksmīgs lidojums. Jā, tiekamies Rīgā. Labi, visu labu. Paldies. Tā. Jā, uz redzēšanos.